spēlēja Valdis Jancis un Mocarts, kā vēlējās dzejnieks. Valdim Jancim ar dzeju ir īpašas attiecības. Savulaik, daudzus gadus atpakaļ, jūnijā, Vijārs Vācietis viesojās pie Birdzes Baumanes. Valdis Jancis spēlēja Šopēnu un laikam radās pianista tēls klavieru koncertā. Varbūt pēc šodienas tautiņu skaņas arī iemiesosies kādā Leona Brieža dzejolī, kad šodien Valdis Jancis spēlē oktāvas mūzikā, tad, kad oktāvas dzejā jau ir radušās. Leons Briedis ir dzejnieks, kas dzīvo laikā, kad jāstrauc par to, cik daudz zināšanu, cik daudz informācijas, bet ar to gudrību tā ir kā ir. Leons Briedis visnotaļ ir tomēr mūsdienu cilvēks, jo vai gan savādāk viņš būtu iespējis gandrīz 20 gadus sēdēt savu kentaura mugurā, tomēr vairāk nekā 50 žurnāla numuri. Viņš arī operatīvi atbild uz ēpastiem, un tomēr man šķiet, ka Leons Briedis nav digitālās kultūras cilvēks. Man šķiet, ka Leons Briedis ir grāmatu kultūras cilvēks ar plašu periferālo redzējumu, ko viņš ir ieguvis ceļā pie meklētā. Tieši kā grāmatu kultūras cilvēks. Un pirms dažām dienām Nacionālajā bibliotekā retuma nodaļā līdzstrādniece parunājāmies un arī mazliet par Kafkas rakstiem un to, ka divi cilvēki, veicot vienu un to pašu ceļu posmu, redz gluži dažādi. Viens daudz vairāk, otrs daudz mazāk. Varbūt tas ir tāpēc, ka viens brauc ar karietu, otrs ar ātrvilcienu. Man šķiet, ka Leons Briedis brauc karietē, bet varbūt ir pavisam citādi, arī ātrvilcienā. Viņš nezaudē to karietes redzējumu, varbūt, ka ir tā. Nu, atgriežoties pie oktāvām, atceros, mans gada sākums bija diezgan tāds skumjš, rūpju pilns. Man bija vienīgi mans mierinātā eņģeles mūzika apkārt un rūpes ikdienas raizes, kā jau tas allaži mēdz gadīties, un ar to es nevienmēr ikdienas sarunas, ar to es nevienmēr māku tā īsti sadzīvot. Un tad pienāca tāda maza vēstulīte. Leons Briedis atsūtīja savus oktāvus un arī dažu citu dzejoli. Mans jaunais gads, kas man šķita ir tā skumji un es sevišķi iesācies. Laikam, es tā sapratu, nemaz tā īsti nav iesācies. Es jūtu, ka man jaunais gads iesākas brīnišķīgi. Vakar radio intervijā dabas sapņu un mīlestības dzejnieks Leons Briedis minēja Taiņa teikto par 7 dienām bez darba. Jā, es domāju, ka Leonam Briedim tas arī tiešām nāktos un nākas grūti, ja ir tāds brīdis. Tātad šovakar dzejnieks Leons Briedis
un viņa 25. dzejoļu krājums Oktāvas. Sarunā ar krājuma redaktoru un ievada autoru dzejnieku Guntaru Godiņu. Sākšu